pa dejam. Nu, bet ir. Saproties. Krūmu zēni atgriežās savā stihijā. Cik mēs tos zandars varam ķert, vai ne? Un kaut kāds jau uzsēdās čēmnieks, kā saka, foreļotāji. Man jāiet pakaļ. Kaut kur ielīd zālēs mans lielais čēmnieks. Kaut kas labs ir, klausies. Makšķerējam 5 minūtes, varbūt bišķi mazāk pat. Un piesnieks, 50-nieks. Labi, ka šodien piecēlos un izkrīt no gultas ar kreiso kāju. Tā kā no rīta noskaņojums bija drausmīgs vienkārši, lai neteiktu vairāk. Drausmīgs. Redziet, iepriekš stāstīju par automātisko spoli, un tagad jārulē iekšā tramvajs. Un es uzsēju savu pirmo sapalu mušu, kas liekas neticami, bet es nekad neesmu sējis sapalu mušas. Nopirku vienā būvniecības veikalā paralonu, ko liek zem baseiniem. Un es nevarēju neko savādāk izdomāt, kā jāuzsien no paralona viena sapalu muša. Un nošancēja. Es brīnos. Es tiešām brīnos, ka tā. Kos par rīkli, nu. Un bezes, ka barnieks āķis. Un te Jānis nepalaist. Šis cik Jānis ir liels? 48, nav 50-nieks. Nu, labi. Nu, bet, ja šādi turpināsies visa diena, nu, lielāks kā zandarts Daugavā, ne? Ej, tu nost. Es jau esmu priecīgs, tā kā mums vēl ir precīzi 7 stundas, ko makšķerēt. Man būtu 6, tā kā iespējams, ka mēs vēl kaut ko noķersim. Laižam vaļā? Mēram. Mēram? Mēram. Tev ir mērs? Andi! Es nemēru, mēs jau savu sapals neķer nekad, tāpat kā zandarts. Tev nav nekāda mērlēta? Man nav mērlēns. Es laidīšu, nu piemēram, šis ir 50-nieks. Tas sanāk, ka mana mēģi joprojām lielāku sapalu kā pavēja noķēst. Jā, bet pasties, kas notiek. Pieņi. Ko tas nozīmē? To, ka, labi, nedrīkst izteikties rupi. To, ka nepieklājīgi daudz ūdeni šogad. Jā, tas nozīmē, ka ja mēs skatāmies pulkstenī ir 8. jūlijs. Un sapals vēl gaida, kā saka, lielo kniebienu, ja? Tā kā, nu, mēs viņus ķeram. Jā, rudens nav aiz kalniem, bet arī vasara vēl nav bijusi. Tā kā ļoti interesants gads. Zivīm teiktu tā, ka ļoti labs gads, jo makšķernieks spiediens ir samērā mazs tajā lielajā ūdenī, plus zivis dabū ļoti labi saēsties visādus gardumus, kas krīt upē un kad pie liela ūdens gan sliekas, gan visādas vabolas nāk iekšā. Tā kā zivīm īkšķīts uz augšu. Ja šogad vasara nebūs un būs tikpat lietains, tad nākošais gads es domāju, ka būs fantastiska copa. Ja būs nākošais gads vasara. Bet rīt jau rudens sakal pēc prognozes. Es turpinu. Mani nedzirdēs gan jau pie Anda mikrofons, bet Anda teica, ka jāfilmē. Man tur boblarītis augstnēs. Jā, bija gadījums pie augsta ūdens. Bet es pamanīju, tas bija es, kurš pamanīja boblarīti. Nu, pareizāk auklu, kura karājās. Jānis tagad ar veideriem un aprīkojumu iet pēc savu boblarīšu. Izstāst, ka dabūs. Nu, re. Nē, tā nav mana. Tā nav tava? Tā nav mana. Tad tā ir mana. Nē. Kāds cits ir bijis sapalos te?
Ceru, ka dasums ir. Es gan neredzu. Es jau teicu, Andi. Kā viņš rauta? Kur ir? Priekšā ir slēdītis. Tev priekšā ir tā kā joysticks. Turpinam epizodi ar to, kad tādu karabīni liek uz metrīgām līdekām. Un tādu mono auklu arī. Tas nav pats furkarbons, tāda mono aukla kaut kāda milimetru bieza. Bet cilvēki ķer liels zivis. Jā, milimetru bieza mono aukla. Karabīne uz 20 plus kilo. Un, mazajā haira. Skaisti. Kā tā? Skaisti. 1-1. Es turpināšu filmēt. Skatīsimies kokos. Un, ja atpazina, kur norāvi, raksti aizsūtīšu. Mēs šeit bijām kādu laiku apakaļ, bet ar spinningu. Un tagad situācija tāda, ka priekšā ir diezgan liels akmens. Un tur aiz tā akmens, protams, un pirms akmens ir tādas neliela izskalojumi. Attiecīgi, tur jābūt noteikti zivī. Kā mēģināsim viņu piemānīt. Jebkurš šķērslis, kas ir upē, tieši straumē, kā akmens koks, tas veido kaut kādu veidu padziļinājums un zivīm saucamās slēptuves, kur viņas noteikti uzturās un ir gatavas jebkurā brīdī uzbrukt kaut kam, kas papald viņām garām. Tā kā šobrīd situācija ir kutelīga. Izaicinājums noķert sapalu tieši šajā vietā, kur ir akmens. Vai tas izdosies vai ne, mēs manīsim pēc brītiņa. Mazulīts sēdēja zem pacerītes apakšā. Tā kā forelīte. Sēdēja. Un šās tās 30-nieciņš. Un burvīgi copīte bija pilnīgi nemanāma. Bez kaut kāda liela iznāciena. Bet tādu mazu, skatījos, kā aukla apstājās un principā tad sapratu, ka ir zivs galā. Tā kā šodien interesanta cope. Redzējāt? Mazais baltais rupucis. Nāca un paņēma manu balto porolonu, kas domāts baseiniem. Un ienāca manā uzturēmajā tīkliņā. Vajag tik ticēt. Un viss notiksies. Šis ir resns. Nav garš, bet resns tāds rupucis. Es domāju, ka ir bezeskabaru gāķi. Ui! 31,2. Laižam vaļā. Burvīgi. Zivis ķerās. Pēc tam parādīšu mušu. Paralona, kā izskatās. Nekā tur nav. Principā ļoti vienkārši uzsienama. Un materiāls var nopirkt jebkurā būvniecības veikalā. Nav speciāli jāsūta, nezinu no kurienes, tā kā, mušot forši. Pa lēto, kā saka. Pa lēto. Čakt. Ui. Nedod Dievs, vēl viens būs tūlīt. Bet es tur iepriekš biju izmētājis un nebija. Viņam nepatika. Viņam vajadzēja kaut ko lētu virsū, lētāk kaut kādu materiālu, nevis dārgo mušiņu makšķēšanas, bet lēto baseinu materiālu. Labi, es paiešu bišķi uz priekšu, jo tur ir cerība, ka vēl jābūt.
Bet tu paskaties. Bet burvīgs izmērs. Cik? 40, stabils 40 vai 50 ir, nezinu. Un, nu, pasties, kas pa skaistuli. Laižam vaļā. No tā, draugs mīļais, priecē citus makšķerniekus. Jā, nu šis bija. Šo es izcīnīju. Nu, restīvi bija tāda, mēs gandrīz gājām jau projām. Es domāju, nu pāris metiem vēl jāuztais ir un jāpaskatās, vai to zivaru piemanīt un nevar, jo tagad es nostājos tur tās zivs, tas sapals reāli izlec ārā, es domāju, nu ok, viņš medījās. Un tad mēģinājām tomēr viņu paņemt uz izturību. Un tad šeit kārtīgi reiz pierādās vārds tāds, kad makšķerēšanā nepieciešama arī pacietība. Un šoreiz tas attaisnojās diezgan pamatoti. Tā kā mazliet pacietības, ja jūs ticat, ka varat noķert, ķeriet. Es vēl paniekošos ar sapaliem bišķiņu uz priekšu, pastaigāšu pa bebra takām un mēģināsim darboties tā, lai mūsu odi neapēd. Šitādi es nebiju piedzīvojis vēl. Jā, šis bija interesants ņēmiens ļoti. Tā kā, nu mežiem es vēl neesmu mušu noķēris, bet idejas likās, ka kaut kas līdzīgs meženē ir ļoti agresīvi no sāna uzbruka un skrēja zālēs, jo sapals parasti viņš tā kā saka, paņem no augšas un tad viņš tur arī pat arī dricelējās, bet šis bija kaut kāds jocīgs ņēmiens, viens kā. Tā, ja mēs runājam kārtīgi respi inventāru, nevis kārtējo, bet varbūt, nu tā, pieminēsim, ko tad es šodien ķeru. Principā šī ir mana viena no universālākajām makšķerēm, 5. klase, 5. klases peldoša aukla ar šaujošo galvu. Spolītē attiecīgi tieši tāda pati, samērā liela diametra, lai vairāk to auklu varētu ātrāk varbūt ietīt. Un principā koniskā pavada ar sākuma diametrs varētu būt kaut kāds 0,45 un aiziet uz 0,2 kaut kur. Bet viņi ir saīsināti, lai principā vieglāk var mest un tad nāk tāds riņķīts galā. Un pie riņķīšas siena tad attiecīgi atsevišķo pavadu. Sākumā es ķēru 0,2 pavadiņu un tagad ir pavadiņu 0,22, jo plānāk man nebija diemžēl līdzi. Bet es domāju, ka arī īpaši plānāku pavadiņu nevajag likt. Varbūt es jau, kad sapals bišķi izvēlīgāks paliek, tad ir jēga par to padomāt, bet šobrīd es teiktu, ka mierīgi ar 0,2, 0,22 pavadiņu mierīgi var ķert. Un es jums parādīšu tās paralonu mušas, ko es iebraucu tajā būvniecības veikalā vienā nopirku, un viņa nav baigi lītā, jo es nekad es varu pateikt godīgi, bez melošanas šoreiz. Es jau baigi arī nemeloju citreiz, bet šoreiz tiešām bez melošanas, kad mušu es pirmo reizi sēju tādu sapalu mušu. Viņi izstās diezgan drausmīgi, bet te var redzēt, ka tas ir tīrākais paralons. Un principā nekāda baigā matemātika tur nav. Āķim vajadzētu būt ar lielu tādu cilpas, es nezinu, rādījus diametru samērā. Tad apakšā nepieciešams šodien patiesībā nepieciešams ir dabings bez akcenta, varētu teikt bez spīgulīšiem, jo to mušu krietni labāk ēd, bet to es norāvu. Kā jau es minēju, tad 8 minūtes pirms izbraukšanas no mājas visādas lietas notikās, un es nepaspēju, diemžēl, to mušu sasiet līdz galam. Bet tā kā šī bija tāda viena no pirmajām, vizuāli izstās drausmīgi, bet sapals jau nesmādē. Tā kā noteikti mēģiniet, brauciet būvmateriālu veikalā. Šis precīzi materiāls bija no baseina palikņa. Es nezinu, kaut kāds tur bija tas paralona gabals, bet viņam jābūt ir samērā stingram un protams, arī peldošam. Tā kā sienet mušas, lai vai kādas arī jums sākumā viņas sanāk, principā mierīgi var braukt ķert sapals, jo sapalu copa ir globāli viena no tādām aizraujošākajām un, varētu teikt, pat interesantākajām. Es neteikšu, ka viņi ir viegla, bet noteikti iesācējiem iesaka braukt uz sapaliem, jo mušas uzsiet ir ļoti vienkārši, tur nekāda gudrā abece nav, jāiemācās pāris mezgli un
jānopērk būvniecības veikalā paralonas. Un apakšā jūs varat noteikti mierīgi pat sākumā pat uztamborēt dziju. Paņemat no omas, lai iedod no Ziemassvētku zeķēm kādu gabalu brūnu, varbūt gaišu brūnu, un tad mierīgi uztamborēt apakšā un braucat ķerat sapals. Tā kā ļoti vienkārši. Es redzu viņu mušu, es redzu. Tagad tikai jāredz sapals. Dulksnājs. Attaisnoja cerības. Kas tur mums ir galā? Ropucis uzsēdās. Nu, nav šis baigi liels, bet es domāju, ka tur ir vēl. Čes divnieks kaut kāds. Nu, bazdaga nav forši vēl. Izmocījām ar tālu metienu. Šāds skaists briesmoni var izvilkt jebkurš no jums. Tikai jābrauc mušot uz skaisti iesapali. Oh! Ai, labi. Tālāk viņi namot. Samērā trikī metiens bija vajadzīgs, bet kaut kā es to mušu tur dabu iekšā un tiku atalgots uz sapaliņu. Nav liels, bet pūļu vērts. Jā, tikko bija situācija. Interesantā likās, ka teorētiski zivī nevajadzētu būt. Pēc visas analoģijas teorētiski to, ko mēs šodien esam redzējuši, kad šādā vietā mēs tā ātri pārgājām pāri un es biju novērsies no upes. Un kā saka, paskatījāmies abi ar Jānu uz upi un tu bija baigais iznāciens, smuks ruksīts tāds varētu teikt. Droši vien stabils 40-nieks, bet nepaņēma viņš visticamāk uznāca augšā, paskatījās mušu. Un tā viņi parasti tā it kā ņem, bet tajā pat brīdī viņi tā kā, pasaka, nē, šoreiz ne. Un liekas, ka, tā kā tu neesi paspējis piecirst vai ko, bet patiesībā zivs tajā brīdī, kad uznāk līdz mušai, viņa saprot, ka kaut kas nav kārtībā. Viņa uztais mazu tādu būkšķi un ar skaļu troksni arī aiziet. Bet pārsvarā tas ir tāpēc, ka vai nu mušas novadīšanai kaut kas nav bijis labi, vai arī pašai mušai kaut kas nav bijis līdz galam labi, jo zivs muša ir ieinteresēta, bet viņa līdz galam viņa negribēja ēst. Tā kā skatīsimies, varbūt, kad es nomainīju tagad bišķi citu savādāku. Pastīsimies, ka varbūt, ka šo apēdīs. Gribās arvien tuvāk, bet nepareizi tas. Tā. Varbūt rekurielītes arī. Jā. Nebaidies paņemt. Kas tas bija? Tas bija sapals? Kā domā? Vai mazi zivtiņi vai līdeci kā?
smagi nāk, tas labi nāk. Un šis bija kaut kāds grūti bija, nomainījām mušas. Ir piesnieks! Es domāju, ka mēs varam mierīgi beigt šodien copēt, jo ir vēls jau. Pūkstens ir 10. Un ar 50-nieku beigt, jūs pastieties. Ziniet, uz ko es noķēru? Uz Jāņa mušas. Jānis teica, ka viņš nedrīkst pieminēt, bet es noķēru ar Jāņa mušu. Jāni, tu būsi drīz viens kārtīgs mušotājs, jo uz tavām mušām ķerās tādi monstri. Jūs pastieties uz to ruksīti. Es nevaru neko citu pateikt jums. Viņš brauciet mušot. Nu, kur vēl šādas emocijas, ja ne braucot mušot? Protams, uz spinningu, bet mušot tomēr ir, bišķi cits feelings ir. To saprot tikai tie cilvēki, kas ir mušojuši. Tā kā burvīgs sapals. Nu, ko? Es varu pateikt tikai to, ka milzīgs paldies Jānim par šo burvīgo iespēju atbraukt uz tādu upi un pierādīt to, ka mūs var ķert tiešām lielas zivis. Tā kā šoreiz mēs beidzam šo epizodi un brauciet, atpūtieties pie dabas un baudiet Latvijas fantastiskās zivis. Tā kā teiksim tā un tiekamies nākamgad.